Sākam šo. Kad mēs kaut ko meklējam, visticamāk kaut ko nopirksim. Man vajag jaunu zāles pļāvēju. Pirmais. Es ieeju Google un rakstu, ir zāles pļāvēju. Un izmet ārā 250,000 slīdu, no kuriem 10 ir pirmajā lapā. Līdz 11 es nekad neaiziet. Kas pirmajās vietās vienmēr metās ārā? Internetu veikali, blogi un pēc tam mājaslapas. Tāda ir Google uzbūve, ka viņš vienmēr suportē vairāk tos, kur tirgo un tos, kur analizē. Izcila mājaslapa, jebkuram cilvēkam asociējas ar to, ka man ir informācija. Man ir noteikti blakus cena. Kurš no jums ir kādreiz mēģinājis zvanīt uz firmu, kura nodarbojas, piemēram, ar logu mazgāšanu? Prasa, cik kvadrātmetrā? Tas izdejot no tā, cik mums tālu jābrauc. Ok, brauksim uz Berņiem. Cik kvadrātmetrā? Tas izdejot no tā, kurā stāvā. 2 stāvu māja. Cik maksās? Izdejot no tā, vai tur mums būs trepas jāliek vai nebūs. Paldies. Cena ir. Pēc tam jūsu lieta atbraucam ciemos, sakam, več, tur būs 2 liekas darbstundas, tur mums ir jākāp ir kokā, lai nomazgātu. Tas mums nav iekšā noteikumus. Izlasījāt mājaslapā noteikumus? Neizlasījāt, mums tiek kokos nekāpjam. Un tad jau sākās, bet pirmā pārdošana noteikti tajā mirklī, kad jums ir apraksts un cena. Kas raksturo necilu mājaslapu? Tas, ka tu atver vaļā kaut kas.lv un tur ir rakstīts laipni lūdzam mūsu jaunajā mājaslapā. Šajā mirklī tas ir forši, bet kad es atgriežos šajā mājaslapā pēc gada, un to dara arī Google roboti, to dara klienti, to dara vispārējais, tajā mirklī viņi gribas kaut ko svaigāk. Tas neesmu mēs. Bet, kad pastīsimies, kas notiek tajā mirklī, kad mēs paņemam skats, šobrīd mēs nodarbosimies ar to, ka mēs atslēgsim stilu. Tas ir tas 3. punkts, atslēgt stilu. Skats, lapas stils, bez stila. Tas viss sarežģīt, tad ir labs. Tiešām izsmalcināts dizains ir dārgs pakalpojums. Lūk, taču tas nenozīmē, ka jūs, izējot, piemēram, šī ļoti ierobežotā budžeta, nevarētu padarīt savu lapu daudz pievilcīgāku. Mēģināšu jums izstāstīt, kā to var izdarīt. Relatīvi vienkārši. Piemēram, es jums parādīšu vienu jaunu piemēru. Šis ir interneta veikals. Arī šajā veikalā var nopirkt zāles pļāvēju. Šajā veikalā var nopirkt ne tikai zāles pļāvēju, šajā veikalā var nopirkt arī visu kaut ko tur tam līdzīgs, piemēram. Šis veikals ir liels, viņš ir skrolējums uz leju, mēs brīnišķīgi redzam, ka šeit daudz preču, šeit ir arī optimāls. Viena no lielākajām kļūdām ir tāda, ka mēs paši savā projektā allaži esam ārkārtīgi ieinteresēti un automātiski pieņemam, ka tikpat ieinteresēti mūsu projektā ir arī visi citi. Taču man nāksies jūs apbēdināt, ka tā tas par nožēlu nav. Un, piemēram, ja es jums parādīšu šo. Iedomāsimies, ka tas ir logotips kādam no mums. Mēs parādām šādu te logotipu skatītājiem. Mēs paskaidrojam bez nekā. Cik daudz no jums spēs uzminēt, kas tad ir, par ko tad būtu šī lapa, par ko ir šis uzņēmums, ko šis uzņēmums nodarbojas. Es nezinu, vai jums ir, piemēram, kādas idejas. Man, piemēram, nebūtu, ja es nezinātu, ka šis ir logotips, bet man diezgan labs kādai visai populārai filmu studijai.